Tā, sākam tīrīt visu nos. Ir tāda zeleja krāsa noņēmējs, tā kā puņķis, acetons un sietinātājs. Nu, šito mēs uzklājam virsū. Es pātrinu daudz minūšu laikā, redzot, pilnīgi viss nāk nokvasās alkīda krāsas. Trepas ir ļoti vasars, 50 gadi, atjaunojam trepas, pilnībā noņemam visas vecās krāsas un slīpējam visu tā kā bija agrāk. Te jau ir process ir izdarījis. Var redzēt, te ir aigla. Smuka trepe balta. Baltais, tā ir baltegla. To var atpazīt pēc šķiedrām. Nu, te ir tas process. Viss notiek. Sākam no augšas, nosmērējam to krāsu noņēmēju, jo te ir alkīda un nitrolaka. Redziet, viss procesā notiek. Tev parādīs. Redzi, kā notiek, nāk pilnīgi nos. Tā ir tā pirmā kārta. Tas nonāk nos. Un pēc tam jāsmērē vēl viena kārta. Uzsmērēsim vēl vienu virsū. Nu, tā kā viss notiek māju remonti, bet pa to laiku atjauno trepas. Tā, kā tas ir darāms ļoti vienkārši. Tikai katram gadījumam baigi uzmanīgi prātīgi, jo acetons un šķietinātājs diezgan pataisa sausu ādu. Protams, ātri jānomazgā rokas, gan teko siltu ūdeni ar ziepēm nomazgā, lai viņš nedabū ādas, nesāk plaisāt ādas. Šito krāsu noņēmēju var izmantot gan mašīnai, gan mēbeles vai kaut kādi durvju, logu fasādes. Vienkārši uzklājām un tas pātrina to darbu, atvieglo darbu. Tā kā slīpēt bez šitā krāsa noņēmēja ir ļoti grūti un ļoti dārgi izmaksā katra slīpmašīnā ripas un lentes. Tāpēc ir vislātrākais un lētākais variants ir uzsmērēt krāsu noņēmēju, ko baigi neizmaksā dārgi. Ļoti labs produkts un arī viss nav tik kaitīgs, ļoti maz satur skābi. Arī pat neapdraud veselību. Smaržo pēc piparmētrām. Bet, vienalga telpa būs jāvēdina. Citādi var galvas sāpēt pēc pāris stundām. Tāpēc ir jāvēdina. Tā labi parādīs, kā tas izskatās. Tā. Uzvilku sīņus, lai man ir kaut kur jau trāpīju uz rokām, bet tas ir sīkums. Tas nav tik daudz. Tā. Labi, iesim lejā, kur tā jau tikko uzklāju. Tikko jau nāk jau nos.
Te jau uzklāju uz otro krāsu, tur arī tulītam būs nos, viss nāk smuki nos. Tā, ko iesim pakaļ. Vēl vienam. Otru, te jau ir jau vakardien. Redziet, ko jau nāk jau. Tā, pakstu laptin. Redzi, kādi viņi ir. Tādi viņi izskatās. Viss nonāk nos. No. Šādā veidā viss jānosmērē. Un tad atvieglo to slīpēšanu darbu. Un citas krāsa noņēmējs. Rīga Rilak krāsa noņēmējs. Viņš ir eksportēts uz visām valstīm, ļoti populārs. Kaut kādi 10–13 eiro maksā viena bunda litrīgais. Ar 1 litru var pietikt vienai kāpnai. Tā kā jānotīr, ja kaut kur nenāk nos, atkal pa jaunam pinzelēm. Un tad atkal, tad ir tāda te birste. Metāla birsta. Nokasam noslieko un vēlreiz pēc tam ar to putekļu sūsēju nosūzam visu to lieko visas nos. Un tad jau liekam atkal visu. Labi. Tādā veidā viss notiek. Tā kā jāsāk turpināt tālāk. Tā kā jūs redzēsiet, kā tas viss izskatās. Tad darbs ļoti ātri, vienkārši nosmērējam un tīram not un slīpējam. Tālūk. Tā kā darbojamies, tad redzēsiet rezultātu. Turpinam tālāk. Nu, tagad jūs redzējāt. Viss ir nopindzelēs ar to tā krāsu noņēmēju, gan nitrolaku, alkīdas. Tie var redzēt visu, ko es darīju. Redzējāt, kā tas viss procesā mums atlobījās. Tagad tikai atliek noņemt to pirmo kārtu. Te var redzēt, tik daudz no tās krāsas palicis. Ļoti daudz. Protams, process vēl būs jāatkārto otro reizi. Tad, kad ir kāda te krāsa. Tā ir pirmā krāsa. Ar lāpstinu. Vienīgais, kas jums visiem jāzina, ir egla trepes. Viņa ir ļoti stingra struktūra koks, viņš ir 50 gadu vecs. Bet kas ir jāatcerās, protams, daudz cilvēku izmanto nepareizu metodu, pēc iespēja ātrāk grib noņemt. Un neviens nezina, ir tāda birsīta ar metālu sietu, kas rauj ārā tos krāsu. Un, piemēram, izmantojot slīpmašīnu. Parādīs ar ko. Citāda te slīpmašīna. Reku man rokā slīpmašīna. Uzliekam suku un slīpējam nost. Man te kaut kur bija
bet to parādīs nākošajā video. Man viņa iespējami nav līdzi. Vienmēr ņemiet līdzi mačkas. Nevar zināt, jūs var saindēties ar tvaikiem. Ir arī uz akumulātoru flex var slīpēt, ir arī šāda slīpmašīna, vibracija, kas noslīpē ar vibratoru palīdzību, nodrupina nos. Mačkas vienmēr jāliek un kādas filtru ar oglīti. Parasti jau, kad es krāsoju ar pulveru pistoli vai ar rotām, jāizmanto gāzes tvaiku oglītes. Tas ir ļoti svarīgi, jo plausas var apdedzināt, nav patīkami. Tā jau ilgu gadu pieredze ar krāsošanu, ir krāsot visādās ražotnēs. Jau vairāk kā 20 gadus, pār pa 20 gadiem jau ar to lietu nodarbojos. Paldies Dievam, plausas ir veselas, bet tikai jums to saku. Tāpat vienu nekrāsojot, jūs ieelpojat to tvaikus, bojā bronhīts, asinsvadus, kas kontrolē skābekli. Jā, smagi apdedzināties plausas uz mūzu var neizārstīt to problēmu. Tā kā ir loks vaļā, ventilējās, bišķiņ, lai iziet vaiki. Galva man nav dūla, tāpēc, ka laiku loks ir vaļā. Nekad nedariet nevēdinātā telpa. Tas nekas, ka telpa ļoti liela, jā. Bet tie tvaiki no mazas bundiņas, kas iztvaiko momentāli visu telpu ar to ķīmiju. Tāpēc ir jāvēdina. Ir vienā vietā ventilācija un citā ventilācija. Jābūt abām divām ventilācijām, lai gaisa cirkulācija dzen ārā to putekļus un arī tos tvaikus. To, protams, var mājās jebkurš to var izdarīt, bet tikai esmu tās, lai jūs saprast, jo jau ar to diezgan ilgi gadus ar to nodarbojos un tas jums ir jāsaprot. Veselība numur 1. Pārējais ir darbs, tas ir sīkums. Tālūk, tā kā es jau esmu nopindelējis ar 1 litru. Visas no augsts līdz apaksai, bišķiņ tā pietrūka. Labi, tas ir sīkums. Pirmais jau nopindelējam, noraujam visi tās pirmās kārtas krāses. Te jau var redzēt jau diezgan smuki. Viņš nonāk nos. Redzi, kā viņš nāk nos. Tika tā kā plēvīta. Tā ir tā pirmā kārta. Te ir kur reģips, viņš nebojā to reģips. Vienīgais, lai krāsojot kaut kāda krāsas vai līmes, citās vietas, kuru bišķiņ ir aizgājis garām, ir vajadzīgs acetons. Acetons neutralizē cietinātāju iedarbību. Viņš, ko dara, uzliekam acetonu, viņš šķīdina. Tā kā līdzīgi paņem ūdeni, ieberam cukuru, maisam, cukurs izsīs. Protams, tur tas koncentrāts ir, bet mēs jau, protams, izdaram. Bet acetons vienkārši liek cietinātājiem līdz pēdējam iztvaikojot un neutralizē to atlipšanas krāsai reakciju. Tā kā te jau var redzēt, viss lobā smuki nos. Tā pagāja stunda. Ar 1 litru nopinzelēju līdz pēdējai kāpnei stunda. Stundu laikā, redziet, viss nonāca nos pirmā kārta alkīdi. Tā kā tagad visu nokasīt nos. Jāņem putekļu sūcējs. Jāsasūc visi tie te. Un tad jau vēl 1 kārtu jāpinzelē, lai mums vēl otro krāsu noņem nos. Tādā veidā ņemam visu nos. Labi, liksim apakaļ to ātro video. Un tad jūs redzēsiet, cik tas process paņem. Es darbosos. Tā, tagad pulkstenis ir pār 8 vakars jau ir. Var jau redzēt tums.
Un tā kā līdz 10, nu labi, 2 stundas pastrādāsim. Tik man te vēl baterija, 50% baterija, GoPro Max 1. Protams, var nofilmēt no abām pusēm, man abās pusēs ir optika, bet šobrīd es filmēs ar vienu, jo tāpēc, ka te ir interesantāk, ka tu redzi to visu to procesu, ko es daru. Un arī saprast, kā to var jebkurs izdarīt. Redzi, ļoti vienkārši. Jā, ar to fleksi, ka liekam citādu te suku, neslīpējiet baigi stingri, jo, kas notiek, jūs izraujat ārā to mīksto siedru. Tā ir tā garodziņa tā, kas notur siedru, un grīdē paliek grubuļaina, un tad ir baigās mokas. Viņu noslīpēt ļoti grūti. Protams, ir sākumā jāslīpē ar upjāku smilpapīru, sākot ar 40. numuru, ļoti graudains smilpapīrs, uzliekam uz slīpmašīnu, nopulējam visu, pēc tam liekam 80 smilpapīru, nolīzinam to visu grumbuļu, tad sāk jau ar 100. numuru. Noslīpējam. Un viss. Ja gribat ļoti gluda, nu tā, kad galīgi, lai trepas spīdētu, pilnīgi tā kā maigs, kā gluds nopulēts, nu tad jau varat pulēt tik ilgi, līdz pat 3000 papīram. Tas ir tā kā skaitās jau ūdensbāzes papīrs, bet nu tas jau nav vajadzīgi. Kokam trepei pietiek ar 100 izmēru, noslīpē. Neredzēt nevienas svīkas. Ja gribat tā, lai smuki līdant, nu tad jūs varat uzlikt 150. numuriņu. Tas ir tās, nu, riktīgi gluds, pilnīgi gluds. Un, nu jā, tad, kad viss ir nopulēts, tad jūs varat jau sākt jau gruntēt, lakot, un grīda jau ir gatava. Protams, jau vēl viss priekšā. Te jau redzēju vecas trepas. Te jau redzēju, man te ir daudz, kas te ir jādara. Te man jāuzdzēs sietu. Pilnībā viss jāizstāj sietu, jāielīmē dēli, jānoslīpē. Lai pilnīgi kā jauna trepas. Daudz prasa, cik tas izmaksā jauna trepas. Lētāk es noplēs visu nosūtēs jauna trepas. Nu, es jums pateikšu tā. Ja gribas citādas trepas jaunas, nu, rēķiniet, tas izmaksās citāda te trepas, kas nāk uz leju. Padomājiet loģiski. Viens pakāpiens šobrīd maksā 35 eiro. Ne mazāk, ne vairāk, tas ir 35 eiro. Platforma maksā 80 eiro, varbūt pat 100 eiro. Un tās ir ļoti biezas. Kur te var redzēt, tur ir bieza dēļi. Un es jums pateiktu, cik tas izmaksā. Tā, paņemsim kalkulātoriņu. Tā, lai precīzi pateikt, cik tas izmaksā. Un tad jūs varētu saprast, vai gribat pilnībā jaunu trepas, kas maksās gandrīz dārgāk par jūsu mašīnu. Tā, uzliksim kalkulātoru. Tā, ok. Tagad tā, 35 eiro. Tas ir pakāpiens. Tā, reizināt. Tik te mums parastie pakāpieni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gabali, jā, 11 pakāpieni. Tas jau ir 385. Tagad ir platforma. 80 eiro, 2 gabali, tas ir 170. Tur ir arī... Nu, tas jau ir
300, 140, tā, 140, jā, tā, vēl plus 160, tas jau ir 5000. Tas ir materiāls, tīrais materiāls. Tas ir šobrīd ir tik parāda tā summa. Tagad te tie mazie galiņi, kas nāk pie kāpnēm, un tie te vairoziņi. Tas ir tikpat kā gandrīz vajag pakāpiens 35 eiro. Tā, te mēs skaitīsim dubultā. 1, 2, vēl vairogu. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jā, 10 gabali. Tā, tas ir 350 eiro. Tas jau ir gandrīz tuvu stukam. Tas nav viss. Nākošais ir šī mala, kas nāk gar sānu malu, kas fiksējās, jā. Tas var izmaksāt reāli 300 eiro. Tas jau ir 1000. Ok, tas viss ir izdarīts. Kas notiek tālāk? Tas ir tikai materiāls, kā uztaisītās trepas, jā? Tas, ko cilvēks meistars brauc, meklē, atrod. Tā ir summa, ko es rēķinu, ir vienalga, vai tas ir regle, vai tas ir ozols vai osis. Tā ir summa, tā kāpna. Tā kalkulācija. Tas nav viss, tā ir summa. Tad vēl rēķinām to kubatūru. Kubatūra vēl jārēķina. Materiāls, ko cilvēks pērk. Tā ir tā pati tā summa, ko es jums tikko parādīju. Plus darbs. Visu apstrāde, elektrība, ēvelēšana, darbi, zēmerēšana darbi, sagatavot pēc izmēriem, nofrēdēts visas maliņas, padomājiet, elektrība vēl jārēcina klāt, visi tās instrumenti, ar ko mēs visi strādājam, tā ir elektrība, kas visu darbina. Tik nodezinām to visu, to procesu, trepes var šobrīd izmaksāt nekrēsotas, pilnīgi gatavas trepes, jau sagatavotas uz transportēšana vēl, atkarībā, kurā pusē mēs vedam, vai 50 km attālumā no galvnetī, vai kaut kur tālāk. Eksportējam pat līdz 1000 km no darbnīcas līdz turienē. Tas ir degviela izmaksas un mašīnas transports. Tas trepes var padārzināties vēl dārgāk. Tā kā uztaisītā trepes, es jums pateiktu par šito te visu. Vēl viņa būtu lakota un vēl būtu margas. Tādas trepes maksā no 5000. Tas nav lētu, tas nav tā kā esam tur izdarot, 1000 eiro pofīgi, viss kārtībā. Visi tas, ko meistars dara no kabatas, ko viņš iegulda tajā procesā, tas ir tikai puse no summa darba, ko viņš iegulda. Pārējie jau meistars paprasa par eksportēšanu, par uzstādīšanu. Reālā summa ir jau trepes vērtība, ir jau tākot, tad atkarībā no izmēra, ja mazām telpām tādas trepītes izmaksā no 3000, un ja liela trepes, tādas ritīgas, kas ir muizā, vai kaut kādās baigās mājās, tas jau var maksāt jau līdz pat 10 000 un vairāk.
Arī materiāls, piemēram, ozols šobrīd kubatūrā maksā no 600 līdz pat 800, varbūt pat 1000 eiro kubā. Viss atkarīgs no cirnes, jo ozoli ir dažādi. Piemēram, ir lētais ozols baltais, ir vidējais standarts ozols ir brūnīts, un tad ir itīgi tās ļoti izkaltās ozols, kas jau melns paliek. Tas ir no klimata ietekmes sāliem. Paliek melnais ozols var maksāt jau dārgāk. Tie dārgie materiāli. Ir arī tie saucamie sarkankoki. Ir ļoti dārgi, smuki, skaisti, nolakovi, ļoti smuki sarkankoki, trepas. Osis, kā jau klasiskais variants, ozols ir tās mūzīgais variants. Terku jau ir jau parādīts. Reku te jau ir ozols ir bijis 50 gadu atpakaļ, ir taisīt margas. Un tālūk, tā kā, ja jūs gribat sev trepas uztaisīt pilnībā jaunas, protams, ja uzbūvē māju un vajag trepas, tā ir cita lieta, tad jo lētākais trepas, ko jums var pateikt, ja gribas Itālijā trepas, lētākais trepas sākot no 3000. Tā ir egla vai prieda. Protams, egla priede, ja nolako, viņš smuki izskatās, viņš paliek tās zeltainīgs, tās oranžī, tā kā zintars, vēl ir varianti, ozols un osis, protams, ir dārgas, cilvēki nevar atļauties. Priedas un eglas var nobeicēt, viņš izskatīsies pēc osi vai pēc ozola, vai pēc gobas, vai pēc dziskabārda, jo viņam struktūra zīslas ir tāda pasas. Identiski, tikai viņš ir mīgs koks, tā ir prieda, bet egla ir ciets. Vislabākais ir tas, ka egla nostāv gadiem, gandrīz pusgadsimts. Viņš paliek ļoti blīvs, stingrs, viņš nedeformēs, viņš izzūs, viņš paliek ciets tā kā akmens. Šobrīd šitai trepītē ir pusgadsimts. Viņš ir pazuvis diezgan labi, tāpēc siedras ir tādas vidējas, padilus, tas nozīmē, ka viņš vēl kalpos ilgi, tāpēc šobrīd ļoti saudzīgi viss noņem no to laku ar laku noņēmēju, un arī pēc tam viņu slīpēs un atjauno tā, kā viņš ir bijis. Protams, bijis uzlabotā kvalitātē. Tālūk, tā kā atjaunot trepas pa šiem spēkiem, kā izumtrādu, protams, tas izmaksā. Viss atkarīgi no trepas stāvokļa. Ja ir baigi izdrupis un vispār, tad jāņem no trepēm malas, jālīmē jauni dēli. Nenoņemot visu trepas, vienkārši izfrēzējam, tas nozīmē frēze. Frēze izņem ārā liekos bojājumus un mēs ielīmējam jaunu dēļus, tā kā ielīmējam tā kā puzli, ieliekam kā puzli. Ir meistari, kas liek to dēli tā, lai tas šķiedras sakrīt ar vecām šķiedrām, tā kā identiski, nav kaut kas straips, nav zāģē. Tie ir ļoti kvalitīvi meistari, kas izdara tā, lai izskatās dabiski. Saliek ar šķiedrām. Nav tā kā izgriezam, ieliekam vienalga kādu dēli, tad jau pa gabalu var redzēt, ka viņš ir lāpējis. Ja? Tas jau nav tas. Tas neizskatās pēc trepas. Ja gribat dabiski dabūt dzīvu, tad meistars piemeklē kokam šķiedras, vai piemēram, vai citāda šķiedras, ja? Un piemeklē tādu līdzīgu šķiedras, uzliekam virsū. Tā, kur tu bija, ar ko te var redzēt, ar ko te ir dabiski. Te ir dabīgs koks, jā, te kaut kur bija rops, viss izfrēdē ārā un ielīmē jaunu. Tad viņš izskatās kā dabīgs koks. Tādā veidā aitaisam ciet, izskatās kā dabīgs koks. Tās trepas šobrīd atjaunojam. Trepas atjaunosim, protams, ir lēts. Tas sākot no 500 eiro un uz augšu, viss atkarīgs no stāvokļa. Protams, 500 eiro tas ir normāli.
Protams, tas ir padārgi. Ja meitenes atbrauc izdara, un tas ir 500 eiro. Jā. Bet, ja kaut kas bicim tur jāpielabo, jānofrēdē, protams, tur viss materiāls jāieliek, tas jau viss summiņi jau var silties augstā. Var līdz pat 1000 eiro. Tā ir restaurācija darba summa. Tas ir standarts. Trepes, jā. Bet, ja galīgi sapuvis trepes kaut kur izlūzis, vai tur bija tecējis ūdens, vai kaut kas tur, vai tur ir, piemēram, kukaiņi, kas izgraud, nu, tur ir, ja kukaiņs ir izgraudi, tur jāņem viss pilnībā nos, lai tas ir tas saucamā koka graudzis, neturpina tālāk nedarbus, tos bojā to trepes ņemam nos, liekam jaunu, tad trepes atkal maksā vēl. Tas process dārgāk, gandrīz 1500 līdz pat 2000 ieliekam atkal vietā jaunu trepes, noslīpējam, atrestauram un skatīties kā jaunu. Ja galīgi gribam ņemt nos un taisam pa jaunām, tad trepes, kā jau jums teicu, 3000 uz augšu. Tā tas viss notiek. Tāda ir tā informācija, ko es jums tāsu. Tā kā tas jums ir jāizlem. Ja gribas lētāk to darbu darīt pret sevis, tad vienkārši paņemam laku un krāsas, kaut kādas alkīdas lakas un krāsas noņēmēju. Ķīmija, kas noņem visu notīram. Smuki noslīpējam, atrodam vai kaut kādu defektu, pielabojam, un tas, protams, process nav dārgs, bet arī, laiks ietilpīgs process. Protams, rezultāts būtu ļoti labs. Tā kā tas ir tās varianti, ja pasitājas, bet, ja meistars, tad tas ir, sākot no 500 uz augstu. Tā ir restaurācija darba izmaksas. Protams, transports, laiks. Meistars atbrauc, izdara, sakārto. Tā tas viss notiek. Labi. Turpināsim tālāk. Būs arī citi video parādīt, kā tas viss taisīts. No koka, visādas lietas. Tas ir tās process, ko es jums izstāstu par šitām trepēm. Tā kā turpināsim darbu. Jūs varat skatīties un priecēt, un arī jums būs pieredze saprast, ar ko rēķināties, jo daudz ko jau vecā paudze jau nestāsts, jo tagad nāk jaunā paudze skatās, kā lētāk uztaisīt, un cik tas izmaksā jauns, vai man tā nauda nav tik daudz. Tāpēc es jums uztaisu to video, es esmu vecā paudze no tiem galdniekiem, kas informē to lietu jaunajai paudzei, kā tas viss tas process notiek, cik tas izmaksā, lai būtu labas, stingras kāpnes. Labi, darbības tālāk. Ko turpinām nākošo dienu. Pirmā krāsa nolobījusies. Ģeki arī bicim pastrādājusi, iet tā kā vajag. Tā kā nopirku vēl vienu. Ko tagad jau var redzēt, smuki viss nonās nos. Tā ir tā otrā krāsa. Tagad, tagad visu nosūktu. Un pinzelējam vēl vienu kārtu. Tas aizņems kaut kādu stundu, 2 stundas, kamēr noklās ar visu cito 1 litru. Tā, labi, uzliksim timelapsu. Nosūksim visu tos gļumekļus. Un klāsim vēl vienu virsū. Un tad sāksies nākošajā dienā lielie darbi, visa slīpēšana. Pilnībā viss jāslīpē nos. Un tad jau būtu tā spaktelēšana un pieaudzēšana, var sakot, atjaunot trepes tādā stāvoklī, kāda viņam ir jābūt pirms lakošanas. Labi, sāksim.
Tā ir pēdējā ķīmija. Nokasīju nos. Un tad beigām tā ķīmija nāk nos viegli. Arī visi darba kolēģi. Te viss ir nāk nos. Baigi labi. Un tad jau jāsāk slīpēt. Jārauj nos. Sākam ar to rupjāko 40. ņumuru. Un ar šitādu te vibratoriem novibrē nos visus. Pēc tam sāksies līmenošana. Jāslīpē līmenī, viss trepetes būtu ar lenta masīnu. To jūs visi redzēsies nākošajā video sērijā. Tagad viss jānotīra nos. Un tad jau līdz vakaram. Viss jāsagatavo līdz vakaram. Šodien. Labi, darbosimies. Ieliksim kameru. Te ieliksim uz kameru. Tā. Tā jau redz, viss jāslīd.
tādā veidā. Tā mēs arī pamazām notīram. Sākumā noraujam visu šito tenos, lai viss ir tīrs, tas ir pats grūtākais. Un tad tikai to finālā stūrīsus, iekstūrus, piemēram, stūrīs arī tādā. Jā, var arī tā, bet tevi var redzēt, kaut kas nāk vēl nos. It kā jau tā ķīmija bija pietiekami daudz, 2 reizes noņēma, tev jau līp pie smilpapīra. Tā, ko tur būtu vēl biciņš, jauts spindelē jānoņem nost. Un būtu tāds 3 stūrīs klučīs, kas visos stūrīsos tiek klāt, ar to var noslīpēt. Un tad ir citā ejos sēns. Arī bišķi nāk nos, kā jau vecā krāsa augīda. Viņa ir ļoti lipīga, veca krāsa un lipīga. Ar tādu tad zaudz birsīt. Noraujam nost. Tādā veidā. Tā kā viss pamazām. Tā, tūlīt uztaisīsim bateriju. Te. Kas mums te ir? Te redzi, ir jau pa dienu visi noraus nos. Var redzēt, te visi noņemti nos. Tā arī aiziet diezgan daudz papīrīši. Ir jāpērk pēc iespēja lētāku komplektu, un tas ir 1 eiro. Te ir 5 gabali. Tad ir citās te variants klučītis. Vienalga, te redzi visi noslīpēs. Noslē atvieglotos, tas ir tāds beidzamais darbs. Cita būs ar lielo slīpmasīnu. Te ir jātīra ārā, jālīmē līsta. Te ir naglas, to var noslīpēt. Pieskrūvas jauns skrūvas. Tad nolīmenosim. Ar citiem ir tā, ja pērkam šitādi te lētos slīpripas, piemēram, citie te, kas ir slīpmasīna ar to putekli savācēji. Mazam klučīti, uzliekam cito pasu oriģinālo, saliekam oriģinālo ripu un tad vienkārši saurbam. Tā, tūlīt tam uztaisīsim. Tā. Tas ir tāds vienkāršs process. Jo pirkt oriģinālo ar visiem caurumiem, viņi dārgāk. Uztaisīs ir.
gatavs. Atakots sataisam citādus, liekam virsū un slīpējam. Ot tā kaut kā. Tā kā tādā veidā mēs vienkārši parādām jums, kā tas reāli ir restaurēt trepas. Tā kā vēl viss darbs priekšā, viss vēl jāslīpē. Labi, jādarbojās uz priekšu, parādīs nākošo video. Tas stūrīs, kā tur viss slīpē un tam līdzīgi. Uzliksim timelapsi. Tā. Brilles. Var ar akumulātoru slīpēt, bet tad baterija baigi regulāri jāmaina. Bet ar flexi ar 40. ņumuri vienkārši ņemam liekot to visu nos. Tā, parādīt, kā tas ir. Tikai atcerieties, protams, šitam nav vairogs, bet ir tie vairogi, lai tu ar rokām nav sist uz flexi, var noraut pirksts. Vēl ir jābūt rokturam, lai tu vari pieturēt, lai tu vari kontrolēt, jo reizēm rokas nogurs. Un tev nav roktur, tev var flex, var pasam sev var trāpīt. Man jau, pauda Dievam nav bijis nelaime gadījumā, es jau esmu pieredzējis ar tādām lietām. Bet vienmēr jābūt uzmanīgiem. Var lidot arī pat pa gaisu, bet tā, viss jākontrolē. Ar citām lietām ir tā, piemēram, parādīts. Piemēram, mēs gribam cito izņemt ārā. Arī citā izņemt, bet nekad nespiediet virsū. Kas notiek? Tu slīpēs, tev atsitītie pa trepas, tev aizie flex un pasam sev trāpīs. Nekad neslīpējiet arī citā. Tā krāsa ļoti lipīga un viss momentā uztai tādu efektu kā līmi. Aparātam apgrieziens ir, tur bija kaut kād 11,000 vai 12,000 minūtē. Iedomāju, kas par apjomu apgriezienu. Tas ir tā piespiedī kaut ko vēl tu slīpēt, tev momentā sītiens un pasam sev trāpīs. Smagi trauma. Cito labāk vienkārši ar vibratoriņu. Viss smuki noslīpēs un nekāda steiga mierīgi cito visu noslīpēs. Ir tie speciālie skrāpi, kas noņem nopitam vibratori noslīpē. Tas, protams, ilgi iet, bet viņš arī viss noņem. Šis, protams, ir ātrais moments, ātri norauj nos. Cito kanti tu var droši slīpēt, bet jāatcerās nepieskarēt pie citādiem stūriem. Mazākā kļūda un tev pasam trāpīs un arī sabojās trepas. Visu laiku būs jāspakselē, tā kā labāk darīt profesionāli. Ja ir pieredze ilgus gadus, tad var droši, parādīt, kā tas darbojās manā darbībā. Redzi, ka tāda roda uzstājas, ka to jāstrādā no.
Tālūk. Citādā veidā noraujam nost to lipīgo krāsu. Protams, tas ir ātrāk, vieglāk. Tikai nemēģini baigi stingrs spies. Tu izdedzināsi melnu robu, jo, zin kā, 12,000 apgriezienā un tev jau bicim tā krāsa lipīgā, viņš uzskars koku. Tas paliek melns, un tas melnums ieiet tik dziļi, ka tu viņu nevarētu izslīpēt ārā. Tur ir tikai vienīgais variants uzliet ūdeni, pagaidīt, lai tas koks uzbries, viņš izspiez ārā melnumu un ar tīru papīru vienkārši noslīpēt. Tad tu dabūsi ārā to melnumu. Tikai ar ūdeni uzsmērē, pagaidi, lai tas koks uzbries, viņš izspiedīs ārā to piedegumu, un tad tikai var noslīpēt nost. Tāda man, tas ir tā kā, ir tie noslēpumi, jā, bet es parādu reāli, ja ir gadījumi. Piemēram, arī ja pulē, tikai jābūt rokturam, tad ir vieglāk pulēt un arī aizsargam jābūt. Būtu labi vēlams visiem, te jau redzīju, viņam nekā nav, uzliek aizsargu, kad tu slīpē, aizsargs piespiez pie to trepas, jā. Tu 100% tu būtu droši, ka tev viņš neaizsitīs tev pa gaisu to fleksi, jo tas aizsargs viņa atbalsta. Tu tikai puskantīt varētu noslīpēt, tālāk tu nevarēsi, jo tas aizsargs tev neļauj tam fleksim asisties pret trepas. Tā ir drosība, tu viņu kontrolē, bicim tā kā uzsit, tad nekas, bet tu vismaz dabūtu olieko nos. Vai ar fleksi, vai ar vibratoru. Ar vibratoru tu var droši, var braukāt, kamēr viņš nonāk viss nos. Te ir bicim kaut kāda vēl ir kārta. Trepas ir krāsota 3 reizes, 1, 2, 3. Uzsmērējam to krāsu noņēmēju un pagaidi dažas 15, 20 minūtes, varbūt pusstunda, un tad ar lāpsti noņem nos. Vēl var sildīt, ar sildītam var noņemt nos ar fēnu vai bet ar fēnu ir labāk, jo tad viņš nepiededzina. Ar uguni gāzi tad baigā. Ļoti uzmanīgi lielā attālumā, kā tas ir, jums parādīs. Īsa pamācība, kā jau darbā, drosie produktoriņi. Reku ir lāpsiņa. Parādīt, kā tas darbojās. Tā ir, piemēram, blodlampa, jā, 2000 temperatūra. Uzsildām. Jāda maz. Laikam otrādi jākosa. Maks, jā, gāzi iet uz beigām. Atsakot, princips ir tāds. Uzsildām. Jā, gāze man nav. Kur lai tev parādu, var ko citu varbūt. Jā, man tā gāze nav, bet redz kā ir ar tiem gāzes baloniem arī. Labi, to kaut kādā citā reizē parādīs. Jā, gāze nav. It kā man ir, bet viņam ir izvaikojas ar dabas gāzi. Kaut kur redzi. Tā parādīs tūplānā. Kā notiek, ja dabū ātri nost to krāsu. Tā ir kur ķilta, kā redzat. Redzi, ļoti ātri. Viņš uzsilda. Redzi, nākāt burbulīs. Mēs uzsildam, un tad kasam nost. Bet, kas notiek, redzi, to es uzsildīju, tev viss forca nogāja nost.
bet kas tev paliek, redzi, tev paliek melns. Un tas ir sūdīgi. Tāpat kā ar šito, ja tu ar to degla lampu sildi, viss atnāk vaļā, tas ir labi. Un citādi te iznāk ārā. Viss smuka noņem nos, bet tev citas te viss paliek melnais. Tu viņu tikai dabūsi ar ūdeni. Samitrinam ar mitru svammīti. Pagājuši, lai viņš uzsūsā, tas koks un cits spiež ārā to melno ogli. Un tad varam slīpēt nos ar vibratoru. Nu, tādā veidā mēs slīpējām trepas. Ar fleksi, visiem piedūmojam, visiem dūmi ir, bet nav tik traki. Taisam vēl logu izveidinājam. Viss kārtībā. Brilles vienmēr uz acīm, maske. Jo vecas trepas satur tik daudz vēsturiski nosēdumi, visādi ķīmijas. Tu, kad tu sēlpo, tev visādi problēmas var rasties. Protams, tad izskalojam organismu ar kā saucamais, ar sārmi, dabīgo sārmi. Sārmas neutralizē, ķīmijas neutralizē, tas ir dabiskais produkts, sārmas, pārtikā, citrons, skāba. Tu viņu izdzer pēc šitās lielā darba, sakārtos organismus un izved ārā toksīnu, to, ko tu dienā ieelpo. Viņš jau tur nosēdās un tur dabūt viņu ārā tikai ar sārmu. Tas ir pa veselību lietām. Tāpēc arī uztur sev kārtībā. Nesaindējieties, ja slīpē vecas trepas un arī vienmēr maskēji brillē. Arī jāuzmanās, ja slīpē ar skābi, kas ir tie skābes krāsas noņēmēji. Uzsmērējām krāsas noņēmēji, paliek tādi nosēdumi, ar lāpstiņu visu notīram un viss kārtībai. Bet ja izdomājat ar slīpēšanu visu dabūt nos, tad ir jāsarās tā krāsa daļiņa, kas satur to skābi, kas noņēma to krāsu. Tie mazie putekļiņi, viņi ir ļoti aktīvi. Saprot, jūs dabū acī to putekļu daļu, kur ir tā aktīvā viela, kas noārda tas krāsas, viņas arī kaitē jūsu acīm. Tās ķīmijas ir ļoti bīstamas un arī bojā redze. Tā kā vienmēr lietoju brilles, lai mazāk risks sabojāt redzi un arī, vēlams pēc iespējām visu notīrīt, to ķīmiju nos, ritīgi notīrīt, drosāk arī ar ūdeni nomazgāt tās trepas. Tas arī paceļ trepas šķiedras visu uz augšu, lai to lieko ķīmiju var nomazgāt nos. Tā kā tāda ir tā instrukcija, pieredze, parādu, kā tas darbojās. Arī, ja jūs gribat pats ar saviem spēkiem to izdarīt, ne tikai jums to izstāst, lai nav pēc tam problēmas ar veselību. Acis traumu dabūju, rokas traumu dabūju, kaut kur ķermeņa daļā lidojas no fleksi, no slīpmasīņas, visādi var gadīties. To jūs nevar paredzēt, kurā brīdī kaut ko nepareizi izdarīt, vai aizdomājiet, vai aizpļāpājiet, tev instruments lido. Vai arī putekļi kaitīgie ķīmēji nonāk uz veselību, un pēc tam pēc dažām diennaktīm jau viss slikti paliek, jau jābrauc uz ātro palīdzību uz Rīgu, jāskalo acis un viss pārējais. Tādi tie bīstamie darba apstākļi, ja kaut ko mājās jūs pasi darat. Profesionāli to dara ļoti piesardzīgi, viņi ir iziet, ir apmācības, arī, protams, amatieri vai kaut kādi, kas jau sāk jau nopietni to darīt, to lietu. Viņi arī ir izieti personīgi apmācības, vienmēr ir tie speciālās kursi, arī attālināti
online ar tiem profesionāliem iziet apmācības, arī profesionāli pamāca tiem nākotnējiem meistariem, kā drosība dēļ ar veselību. Strādājam tādas celtniecības darbus un arī restaurējam, kas tas var būt, vai tas ir metāls, koks vai būvmateriāli. Tā kā tas tā. Tā kā jūs redzat, kā tas viss trepas notiek. To es tagad slīpēšu līdz augstai. Man jau darba laiks iet uz beigām. Tas tikai jums atgādinājums parādu, kā tas viss dzīvē izdarāms. Viss ir ļoti vienkārši, bet galvenais ir veselība un drosība ar instrumentiem. Tālūk, ko, jāsāk darboties. Tā, ir vēl viena lieta. Es zinu, ka ir cilvēki strādā ar labo roku un ir cilvēki strādā ar kreiso roku. Bet jums ir viena lieta, kas jāzina slīpējot ar slīpmašīnu. Piemēram, es slīpēju trepas. Man ir abas iemaņas, es gan labā pusē slīpēju ar roku, un es slīpēju kreisā pusē ar kreiso pusi. Ir cilvēkam ļoti grūti strādāt, ja vienā pusē viņam vieglāk ir ar kreiso, otrā pusē ar otru roku viņš nekad nav strādājis, un kaut kas aizšķirāt, un momentā aparāts iet pa gaisu. Un otrādāk ir labā puse cilvēkam vieglāk strādāt, un kreiso pusi nekad nav strādājis, viņam atkal tas aiziet pa gaisu. Redziet, es jau slīpēju arī no abām pusēm, jo vēl kas ir jāatcerās, protams, kas fleksis griezoties, tā kā jūs strādājāt, es rādītu, kā viņš strādā, un tā es redzu dzīvē. Tas ir pulkstens atpakaļ rādītāju virzienā, kā tas slīpmašīna strādā. Jūs redzat, ka citādā veidā viņš rauj uz augstu. Tas nozīmē, ka ripa nāk uz augstu. Viņš met gaisā un arī vieglāk kontrolēt, bet atcerieties, ja jūs uz šito pusi, viņš vienalga labā vai kreisā pusē ir savādāk inerce. Tas nozīmē, ka fleksis slīpmašīna var raut uz trepēm. Vienkārši tev raut uz trepēm, jo tu nevar noturēt. Otrā pusē fleksis iet uz augstu, tad tev jātur pretī, jo tie apgrieziens ir viens. Ja tu maini virzienu, fleksis iet uz augstu, maini apakaļ virzienu, fleksis iet uz leju. Tā kā labā roka un kreisā roka lietotājiem, kas strādā slīpmašīnu, vienmēr atcerieties. Protams, ir grūti strādāt ar labo un kreiso pusi, kam nav nekad tā roka trenēta un arī apziņa. Labāk neriskē. Tu vari darīt brīvā laikā kaut kā, brīvi, lai to redzēt, esmu mazā telpā. Ir tāda momenta, kad esat redzējis, kad meistars visu mūzi strādāt ar vienu pusi roku, viņam viena pusi visu laiku to strādā, un tad viņš maina savu pozu, piemēram, tā kā es darīju, piemēram, es strādāju citā, tad pamainu otru pusi un citā, tā ir tāpat kā ar abām rokām, var strādāt citā. Es varētu strādāt citādi. Tas ir saucamais universālā koncentrēt, bet, ja tu visu laiku esi pieredzi citā strādāt, tad tu citā nevari. Vai arī citā, tev baigies citā, tev grūti. Tas nozīmē, ka tev ir jāstrādā cito roku, lai tu var noturēt, bet ir cilvēki, kas nemāk noturēt. Tev viss, ko es dara, es maina pozu. Piemēram, es pamainu, es kreils, Viņš maina savu, piemēram, citādi, man baigi labi iznāca, visu forši strādā. Ar cito roku, ja tagad pamainījis, ja kreils pamaina cito, viņš nekad nav strādājis, viņam baigi, viņš jau citīsies pret to kāpnes, lidos uz sevi. Kreils, ko darīs? Viņš
viņš paņēmis šito te no slīpēs. Protams, es mainīju podu, es uzkāps augšā un darīju šitā. Jā. Tā viņš iet uz leju. Nu, arī tāpat kā labā pusē, cilvēks maina savu virzienu. Tā kā, nu, ir jāpadomā, trepas slīpēs un kas ir kreilis un kas ir labais. Jūt, kā jūs skatāties to video. Bišķiņ arī jāpamācās arī apgūt iemaņas ar otru roku. Zin kā jau cilvēks, kas paraksta ar kreiso, ieraksta, kas paraksta ar labo, un vairāk neko. Tas ir tāpat kā Anglijā, ir meistari, kas, tas nekad kā Anglijā, Austrālijā vai citur pasaulē brauc tikai pa kreiso pusi, citā valstī brauc pa labo pusi. Protams, viņam bišķiņ savādāk darbība, savādāk strādāšana, bet ir Angļi, kas strādā ar abām rokām, labo un kreiso pusi, tāpēc, ka viņi saprot, ka ir jāstrādā ar labo un ir ar kreiso. Nekad nebūtu tā, ka Anglis strādās ar kreiso pusi, jā, vai arī ar labo. Nu, ir, kam ir iezīmes, kas visu mūzi strādājas ar vienu pusi, jā, un nu, tas nav ko apvainoties, bet tas ir tikai, lai jūs saprast, kā strādāt ar trepēm, slīpēšanām. Jo izmantojot tādas mašīnas, kas 12,000 apgriezienā griez, viņam tās spēks ir, viņš ar tādu nūtometru var lidot, sevi var savainot. Tur mierīgi var noraut roku, kaklā var iegriezt, var zaudēt 15 minūtēs bezsamaņēties. Nu, tā ir tāda traumas, kas labāk nevienam nenovēlu. Un tādā veidā ir jāsaprot, ja tu strādā ar labo un strādā ar kreiso. Tas ir labi, ka cilvēks prot ar abām darbībām, kas ir savā apziņā, ka tu dari vienu pusi un dari ar otru. Tāpēc jau ir cilvēki, kas to negrib to darīt, baidās, es negribu riskiet, labāk samaksā, un meistars izdarīt. Protams, meistars atnāks un izdarīt, jo viņš jau to zina. Tā kā tā, tad jums ir jāatcerās, kad ir situācija slīpē. Viena pusi ir laba, otrā pusē kaut kā ne tā. Protams, tu mainīs pozu, tev būs vieglāk. Bet, ja tu gribi pamēģināt sev, tad baigi uzmanīgi. Vienmēr esiet uzmanīgi. Labi, darbojamies tālāk.